Labdien, godājumie televīzijas vērotāji! Mēs redzam otro piezemējumu, ko veids Latvijas izlases, spēlē Latviju pret Islandi, atklājošā spēle Eiropas čempionāta B divīzijā. Pirmo piezemējumu veids Kristaps Bērziņš, otrais piezemējums Arvija Pilnieka kontā. Realizācijas sitiens Valters Raņķis. Sitiens veiksmīgs. Latvija ir stabilā vadībā, bet vēl ir gana daudz spēles laika. Šeit dzirdams, kā Islandes spēlētāji savā starpā sarunājās un mēģina nokoordinēt sākuma sitienu izspēlē, kurš atradīsies. Valters Raņķis izpilda sākuma sitienu. Uz brīvo vietu. Īslanda iegūst bumbu. Taču neveiksmīgi spēle uz priekšu. Priekšrocību spēlēt tiesnesis. Bumba izripo autā. Latvija izspēlē sautu. Hukera pozīcijā bumbu metīs iekšā Elmārs Šefanovskis. Saukts arī par Zilaci. Arvis Pilnieks veiksmīgi iegūst bumbu caur Valteru Raņķi. Vigo Valdovs juniors izspēlē līdz malai. Kristaps Bērziņš. Piezemējums. Ar katru soli Latvija gūst ar vien lielāku pārliecību par saviem spēkiem. Rezerves spēlētāji Zalmans un Ozols piedāvā pamatsastāvu spēlētājiem padzerties. Veidojās neliela pauzīte, bet tūlītās atsāksies spēle ar sākuma sitienu. Valters Raņķis cenšas trāpīt uz trukšo vietu. Īslanda iegūst bumbu un ātri izvada ārā uz spēli. Iet plaši uz malu ar cīņas spēlētājiem. Cenšas ar spēku pāraut rīnī. Ļoti cieša spēle. Veidojās raks. Dodamies tālāk. Īslanda atgriež uz īso malu. Neveiksmīgi. Bumba izripo autā. Bumbu gan ievadīs Īslandes spēlētāji. Kāds no mūsu spēlētājiem ir guvis traumu, viņi apskata mediķis. Bet viss kārtībā, var turpināt spēli. Maiņa nav nepieciešama. Valters Raņķis spēlē cilpu. Arvis Pilnieks izraujās un piezemējums. Sastāvi. Valters Raņķis uz realizācijas sitienu. Ļoti sarežģīta pozīcija. Ļoti labi, nedaudz pa kreisi. Atgriežamies pie sākums sitienu un Latvijai ir diezgan spēcīga dominance. Tiek izdarīta arī maiņa. Mikus Ozols nāk laukumā un visticamāk spēlēs cīņā.
Vigo Valdovs juniors izpilda sākums sitienu, taču sākums sitiens iet pa tiešu autā, brīvsitiens no centra Īslandei. Divi pret 4 noteikti ne 24 varētu būt Latvijā. Bet es tās tev varu teikt. Mums vajadzētu būt rezultātam tajā pusē. Jā. Lūdzu, samatīsim tās. Rezultāts, kā redzam, ir 24-0. Tūlītās atsāksies spēle, otrais puslaiks. Pirmā šīs dienas spēle. Laukumā nāk arī Artūrs Kisle. Sastāvs krietni pamainījies. Redzam arī Ruslans Kotļevs, uznācis laukumā. Nomainījies Šepanovskis, pilnieks. Vigo Valdovs juniors veiksmīgi nospēlēja bumbā, saglabājam bumbu, vedam ārā plaši. Ruslans Kotļevs individuāli nospēlē, labi apved spēlētājus. Mikls Ozols spēlē uz malu, neveiksmīgi nav atbalsta. Tiesnesis norāda, kā spēle uz priekšu, bumbas ievada grupu cīņā būs Īslandē. Mums cīņā, kā redzam, jauni svaigi spēki. Īslande cenšas ātri izspēlēt, taču neizdodās neveiksmīgi cīņa par bumbu. Veidojās raka situācija. Īslandes spēlētājs iegūst bumbu, taču tiesnesis norāda, kā priekšrocība no spēles uz priekšu. Bumbas ievada būs Latvijai. Grupa cīņa. Veiksmīgi, taču uz 9. tiek izdarīts spiediens. Valters Šraņķis iegūst bumbu. Individuāli bumba tiek prasīta līdz galam. Caur centra spēlētājiem Vigo Valdovs juniors izraujās un dodās uz piezemējumu laukuma malā. Piezemējums.
Latvija vadībā 29-0. Valters Raņķis izpilda realizācijas sitienu. Sitiens novirzās pa labi un neveiksmīgs. Rezultāts 29-0. Sastāvs nomainīts praktiski pilnībā. Laukumā no sākotnējā sastāva saglabājies Vigo Valdovs juniors, jo Kristapa Bērziņa vietā ir uznācis Dāvis Zagorskis un spēlē arī Jānis Zalmans. Piezemējums. Rezultāts 34-0. Realizācijas sitienu dodās izpildīt Vigo Valdovs juniors. Realizācijas sitiens veiksmīgs. 36-0 Latvija vadībā. Pirmā spēle tuvojās izskaņai, un Latvija pārliecinājuši nospēlējusi. Cerams, ka šo pārliecību saglabāsim arī turpmākajās dienas gaitā un pārējās spēlēs. Sākuma sitiens ļoti augsts, tiekam apakšā, spēlējam uz bumbu, bet Īslandē izdodas tiesnesis norāda, kā spēle uz priekšu, bumbas ievada Īslandi. Tiesnesis norāda, ka mūsu saspēles vadītājs Ruslans Kotļevs ir pārkāpis pēdējo kāju principu un nav atradies aiz bumbas brīdī, kad Īslandes spēlētājs ņem bumbu ārā no cīņas. Atkārtots sods Ruslanam Kotļevam. Īslande spēlē plaši, taču neveiksmīgi. Spēle uz priekšu, bumbas ievada grupu cīņā Latvijai. Ievedam bumbu cīņā, ātri izved, spēlējam plaši, Zalmans, Zagorskis. Zagorskis atspēlē ar roku un gar malu dodās uz piezemējumu. Izskatās, ka viņi nekas nespēja apturēt. Piezemējums tieši centrā un sagaidāms, ka realizācijas sitiens arī varētu būt veiksmīgs. Ļoti labi izdaram spiedienu, nokļūstam pie bumbas. Mikus Ozols
dominējoši nospēlē. Veidojās raka situācija, spēlējam cieši, jāved bumba ārā. Mainām malu, Vigo Valdovs juniors, caur centru. Put the